Riņķī, apkārt vai greizi un nebūs nepareizi. Kūlenis FM. Labrīt, pulkstenis 10:45. Vēlēšanās piepildās. Es pirms dziesmas ievēlējos, kad vienu dziesmu un kādu interesantu interviju par mūziku parunāties, un Adelīna piepilda manas vēlēšanās. Vai drīzāk Samanta piepilda mūsu vēlēšanās? Samanta Tīna pie mums Kurzemes radio studijā. Labrīt! Labrīt! Labrīt, labrīt! Man ir tiešām liels prieks šeit būt, beidzot. Citādi jau man paliek mazliet nērti, kad mēs tikai visas iepriekšējās reizes, ne visas. Nav bijis tā, ka es šeit esmu pirmo reizi, bet es esmu pirmo reizi pie jums šeit jaunajā studijā, un man ir tiesības tāpat ievēlēties vēlēšanos pie viena. Samanta, savu vēlēšanos var skaļi teikt, vai šī ir tāda klusībā paliks? Šī lai paliek klusībā, bet varbūt līdz sarunas beigām pārdomāt. Tad mums ir jāpaceņšas, lai mēs zinātu. Galvenais, lai piepildās. Protams. Bet, Samanta, tiešām liels prieks tevi satikt, un mēs jau tevi varam saukt par savējo. Tepat mēs, tepat Kurzemē, visi mītam un dzīvojamies. Un tev ir jauns veikums, ar kuru tu pārsteidz man jau no pirmās skaņas uz tādu, kas notiek? Dzirdot dziesmu, tādas pirmās sekundes, man bija tiešām tā sajūta. Šis ir jaudīgi. Un dziesma ar nosaukumu Dzenos sev līdzi. Pastāsti, par ko tad tur stāsts? Paldies tev par labiem vārdiem, jau tādā ievadā. Jāsaka, pirmām kārtām liels paldies Rolandam Čē, kurš ir šīs dziesmas mūzikas un teksta autors. Un starp citu arī Rolands rīt arī būs šeit Kuldīgā. Un es vienkārši sapratu, ka man ir mazliet vajadzīgs tāds cilvēks, kurš ir pilnīgi radoši pretējs man, kuru es cienu, kurā radošā darbība man ļoti, ļoti patīk, un kuram vajadzētu mazliet satricināt to manu tādu, ierasto tāciņu, teiksim. Un viņam tas brīnišķīgi izdevās, un man bija ļoti lielas un garas sarunas, par ko es vēlos šo dziesmu. Un fenomenāli ir tas, cik ļoti precīzi viņš šo visu, varētu teikt, tiešām var nozīmē ir nodefinējis šo te tekstu, jo pilnīgi citi mani kolēģi klausoties dziesmu, nekad nepateikšu, ka tu to neesi sarakstījis. Es saku, tas ir talants. Ir vēl viens talants uzklausīt manis teikto, ko es vēlos nodot šajā vēstījumā. Šis vēstījums ir par to, ka ļoti būtiski ir nolikt sevi kā tādu mērķi. Teiksim, mēs liekam parasti 5-gadis plānu, 10-gadis plāni, un nolikt sevi kā tādu sevis labāko versiju un dzīties līdzi tam. Jo nereti mēs, vēl jau aktuālāk tas ir jauniešiem, sociālie tīkli, Instagrams, Facebooks un vēl nezinu kas, daudzi, kā es saku, tiktoki, šmikmoki un vēl viss kaut kas, ko es varbūt nezinu, seko līdzi saviem etaloniem, kas nav slikti. Bet ir kaut kādas robežas, kad jāsaprot, hei, es esmu viens vienīgais tāds unikālais šajā pasaulē, viens vienīgais eksemplārs, un kāpēc būt par kādu kopiju, ja es varu būt viens vienīgais oriģināls. Un tāpēc ir ļoti būtiski atrast tās savas vērtības, tos savus mērķus un dzīties līdz tiem, dzīties līdz sev. Man jau te vairākus tādus tematus gribas izšķutināt no tavu stāstījumu. Pirmais par sadarbību ar Rolandu Čē, jo tik tiešām jūs tiksieties jau pavisam drīz rīt. Mums būs jāskrien no tavas uzstāšanās šeit Kuldīgā Vecpilsētas svētkos un tad tālāk pie Rolanda Čē, jo tas būs nedaudz vēlāk. Es domāju, tur visu varēs arī labi paspēt. Bet, kā tu minēji, viņš varbūt ir mazliet atšķirīga žanra un izaicinājums tev. Mazliet ir maigi sacīts. Mazliet, nebūtu noteikti pirmajā sarakstā, man nebūtu teikt, Samantai Tīnai dziesmu uzrakstījis kāds cits, uzmini kurš, nebūtu top sarakstā, laikam ne. Bet tu esi arī iedvesmojusi viņu iespējams, jo vakar viņš arī ar mums sarunājās un teica, ka ir pievērsies country mūzikas radīšanai. Tā kā kurš kur ietekmēs vairāk. Es domāju, ka šī pilnīgi un galīgi nav mans pirksts tam ir saistībā ar country mūziku. Pavisam noteikti tā kā es paceļu rokas, es tā nebiju. Tā nebiju es. Bet tiešām par to žanru sapūšanu kā tādu. Bet ko tu zini, varbūt beigās jūs satiksieties jau tajā country mūzikas žanrā. Nekad neko nevar zināt, un vēl jau vairāk es saku šīs te tādas
dažbrīd šķietami nesavienojamās lietas un nesavienojamie cilvēki kopā var radīt kaut ko pavisam brīnišķīgu, vēl nezināmu, un rezultāts tik tiešām ir labs, jo gan Rolands ir priecīgs, es esmu visnotaļ priecīga un pateicīga, jo tā ir tāda iziešana ārpus komforta zonas. Es sapratu, kuras ir tās manas zināmās robežas, kurās jūtos ērti, ir jāiet tālāk, un ir jāuzrunā šis cilvēks, kas noteikti mani satricinās, un tā arī bija, un es atceros, kad Rolands man atsūtīja pirmo demo, viņš ieskaitījis to manu tekstu, man iepletās acis. Es to nemāku. Viņš mācēs. Un viņš saka, klausies, tu diezgan labi varētu repot. Es saku, klausies, draudziņ, šo es atstāšu tev, jo tu to dari super profesionāli. Es nelīdīšu tajā virzienā. Vēl ne. Kas zina, kas vēlāk notiek? Pagaidām. Visāds tās, gan satikšanās, gan tieši tā. Jā, bet pagaidām ir ok. Bet redz, viņa aizdomājās. Viņa tomēr mazliet aizdomājās. Tāpēc, ka es vienmēr saku, nekad nesaki nē, jo tu nezini, kas var būt rīt vai kā saki. Es uzklausīju. Bet es novēroju mazāku pretestību country mūzikai nekā hip-hopam. Tā kā tur ir gradācija tajā. Varbūt ir arī gradācija. Bet tas arī ļoti labi sasaucas ar to tēmu par sevis meklēšanu. Tieši šī te darbošanās, sevis izmēģināšana dažādos lauciņos, jo diezgan aktuāli šobrīd teikt, tu pats atrodi sevis labāko versiju, bet kā to izdarīt, kā to realizēt, jo pateikt ir viens. Nav tādas formulas, un mēs jau visu, un nav tā, ka ir kaut kāds periods, kad tu sevi esi atradis. Iespējams, rītu šo periodu jau būs noslēdzis un būs jāmeklē kaut kas nākamais. Mēs visu mūžu augam, izglītojamies, mācāmies no savām kļūdām, no savas pieredzes, un mēs augam ar katru dienu. Mans populārais teiciens vienmēr ir bijis nepieķerties realitātei, jo realitāte ir nepastāvīga. Tas koks, ko tu iestādīji vakar, vai tā puķe, viņa vairs rīt nebūs tieši tāda, viņa jau būs citādāk. Viņa būs kaut cik mazliet paaugusies, saules mīlēta vai kā citādi, viņa vairs nebūs tāda. Un tā ir dzīvē. Ir kaut kāds periods, kad šķiet, hei, man šobrīd šādi ir labi, es esmu sevi atradis, un tad tas periods varbūt rīt beigsies. Varbūt viņš beigsies pēc gada, pēc 5, pēc 10. Varbūt kādam šis periods ir uz visu atlikušo mūžu, to mēs nezinām. Mēs tikai mācāmies, ejam un augam. Un dzeramies sev līdzi. Un tas būtu ļoti labi un nedzīties kāda cita panākumiem līdzi un kāda cita etaloniem un kāda cita veiksmes stāstam. Jo ne tas, kas dara citiem, noteikti, ka nedara tieši arī mums. Mēs varam paņemt kādu, varbūt, ideju un paņemt to par savam, sagrozīt ar savu skatu prizmu, bet nevienmēr tas, kas dara citiem, derēs arī man. Un ļoti daudz cilvēki šo akli nezinot un uzticoties, ka man arī tā derēs, es arī tā darīšu, ļoti bieži viļās. Un tad ir diezgan sāpīgi, tāpēc vajag sekot sev. Kāds ir tavs padoms, kā saprast, skaidrs ir, kāds ir mērķis, bet kā saprast to brīdi, kad sākās, kad tu iedvesmojies no kāda un kad tu sāc vienkārši atdarināt vai sekot līdzi akli? Kā saprast, kurš ir tas brīdis? Tas noteikti nav tāds moments, kurš iedegās sarkanā lampiņa, hei, it's too much. Trauksme, viennozīmīgi. Tas nav viegli. Arī es savu laiku esmu kādam sekojusi un kā jau sevis meklējumu laikos, tīņu laikos, ārkārtīgi fanoju par Lady Gagu, un man patika visi tā skaļā, tā protesta mūzika tāda, bet tā ir viņas izpausme, dēļ kuras izpausmes viņa vāc pasaulē miljoniem fanu un atbalstītāju visā pasaulē. Bet šis noteikti nebūs mans stāsts, vai ne? Un tad tu saproti, hei, es kaut kā nejūtos forši ar šito. Kaut kas cits laikam jādomā. Nomēram kaut kā tā, bet ir daudzi man zināmi kolēģi. Es atceros savu laiku, cik daudz braukāju pie dažādiem jauno izpildītāju konkursiem, un cik daudz bija meiteņu un puišu, kuri dziedāja fenomenāli forši. Bet tu jau dzirdi tai manierē, ka viņi kādu atgādina Aguilēru, piemēram, jā, un pilnīgi, un pat dziesmas tās pašas, un tad jautājums, bet tu proti nodziedot kaut ko citu, ne tajā manierē, un viss. Un tas ir ļoti, ļoti žēl, un tādā veidā arī pazaudē
Bet galvenais ir vienmēr jau var sākt to sevi šķetināt. Un tas ir ļoti garš, bet foršs process. Iepazīt sevi. Un man es vienreiz, kas man teica, ka es savu laiku saucu Reizi Kalniņu par savu mammu numur 2. Un viņa man teica, Samanta, kā cilvēkam ar sevi var būt garlaicīgi? Ar tik unikālu, vienīgu personību visā pasaulē, par kuru tu vari uzzināt katru dienu kaut ko jaunu, izmēģināt kaut ko jaunu. Tev nav jāprasa atļauja sev. Vai gribi, vai negribi, vienkārši darām. Kā var būt garlaicīgi? Pieeja pie spoguļa, paskaties sev acīs, redz, ka tur ir tas tavs lielākais draugs un ienaidnieks. Un tur nav sev jāmelo, jo tu iekšēji zini visas savas bailītes, no kā ir bail fobijas, kas patīk, kas nepatīk, kāpēc nepatīk. Varbūt tās ir kaut kādas aizsarga barjeras. Un tik viegli sarunāties, jo tu neko no sevis līdz galam nevar noslēpt. Man patīk salīdzināt tās dzīves un sevis meklējuma posmas ar tādām filmiņām. Kāda ir dienu ilga, bet tev šķiet, es kā filmā esmu pamodies, bet viņai ir the end un aiziet nākošā lenta sākas. Un līdzīgi arī šeit, un viena no tavām šķautnēm, kas arī atspoguļojas videoklipā, ir Deja. Vai ne? Teja ir tavs. Man tā vismaz tev tik organiski sanāk. Viss rokas un tērpi un krāsainums. Un arī šajā videoklipā dziesmai dzenos sev līdzi. Jums ļoti skaistā vietā, tādā plašā kuplā pulkā ar horeogrāfiju un visu, kā jums veicās filmēšanas procesā. Es pilnīgi klausos, man pilnīgi asaras saskrēja acīs, jo es to atceros pavisam citādā, kā tas izskatījās. Es teikšu, godīgi, es biju ļoti uztraukusies ārprātā, jo ir profesionāls dejotājs un man pēkšņi visu māca tik ātri kustēties. Un es ir kā, man šķiet, ka man ir ritmi izjūta un es varu pakustēties, viss ir kārtībā. Bet tad, kad tev nolai profesionāls dejotājs un viņas tādā ātrumā visu to izdara, es vienkārši skatos. Un jūs gribat, lai es vēl paralēli tā kā ieeju tēlā? Un es biju ļoti uztraukusies. Es pirms videoklipa filmēšanas dejoju liftā, visos iespējamos pārtraukumos, ejot kaut kur no veikala ārā, ātri izēja kustības kaut kādas. Es biju ļoti, ļoti uztraukusies, bet kā horeogrāfi man teica, liels paldies Royal Dance meitenēm un horeogrāfai arī tai. Viņa teica, tev ļoti labi sanāk, es varētu dejot pie Rihannas, vai ne? Tagad fonā. Tā kā es biju tiešām uztraukusies un paldies par komplimentiem, bet jā, es arī akceptēju, ka tas izskatījās labi, bet iekšēji arī es sev kaut kur pārkāpu, jo, kad tu stāv priekšā, tu esi tas frontālais cilvēks un aiz muguras tev ir super profesionāls pieredzējuši dejotājs, kurām tas ir šādi vienā sekundē to izpildīt, un es neredzu, ko viņas dara un vai es daru pareizi. Viņam izstāst, un viņas jau vāk nodejot jau stāstu. Tā kā, jā, un videoklipa laikā mums bija ap 50 dāmām. Es domāju, ka kāds garām gājējs Morberga mūžā, domāju, ka mums ir kaut kāda sava veida sekta apvienība. Sievietes ar pāris uzraugiem, vīriešu kārts. Feministes pār pasauli. Vīriešu kārts pārstāvi daži tādi kā uzraugi. Tur kustās kaut ko ar rokām visu laiku, kaut ko krāsainos tērpos. Jā, aizdomīgi. Man jau izklausās aizdomīgi. Pat neredzot. Bet es vēlētos nākošo videoklipu, zini, kādu redzēt tavai dziesmai. Saki. Tos aizkadrus, kā tu teici, ka tu liftā dejoji, mēģināji kustības un būt mājās pie spoguļa. Lūk, tas būtu arī bomba. Ļoti dabīgi, tas viss būtu un skaisti. Es nesolu, bet kādreiz mēs ko tādu varētu uztaisīt tieši tādu nevis režisētu bildi, bet tieši to gatavošanās, kā tas viss, un to neviens nekad neuzzinātu, kāds būtu rezultāts. Tas būtu super. Varētu beigties, būs turpinājums sekos. Puiši ar kamerām, jūs dzirdējāt, filmējat B-rollu ļoti daudz un pēc tam montējam videoklipu kopā. Bet gan 10:59 minūtes mums tu līdz jau ziņu studijā, mums vēl jāpaspēj noklausīties šis darbs, par kuru mēs te runājam tik aktīvi. Samanta Tīne dzenos sev līdzi, lai skan turpinājumā. Samanta, paldies, ka paviesojies pie mums. Superīgu vasaru un foršu koncertu šeit pat Kuldīgā. Jā, tiekamies jau rīt un arī tiekamies koncertos atkal rudenī. Un šo dziesmu mēs dzirdēsim arī rīt. Noteikti. Tagad Kurzemes radio Viļņos un rīt dzīvējā.